Es novēroju pieaugumu nelegālajā tirgū saistībā ar veipiem. Jā, protams, loģiski. Man pat skolā pārdeva sākuma skolai veipus un saltus 12 klasnieki. Viegli dabūt viņus ir, tāpēc, pateicoties dīleriem. No nākamā gada Latvijā vairs nevarēs legāli iegādāties veipus ar dažādām garšām. Dodamies uz festivāliem, lai noskaidrotu, ko par šo aizliegumu domā apmeklētāji. Vai veipi ar garšām ir populāri tavu paziņu un draugu lokā? Protams. Jā, ir. Ir. Kā tu jūties par to, ka nākamgad aizliegs veipus ar garšām? Tas ir diezgan bēdīgi, bet es domāju, ka gan jau būs kādi dīleri, kas varēs sadīlot šo sonu. Jā, tieši tāpēc, ka būs dīleri, man liekas, tā nav nekāda jēga, jo tāpat cilvēki izdomās, kā dabūt veipus ar garšām. Kādas veipu garšas tu lieto? Arbūs. Upenīte. Vai veipi ar garšu aizliegumu ietekmēs kaut kā tavus pārdomus viņus lietot? Es varu ieņemt arī pauzi, tā kā man nav tik traki. Jā, tas pats. Nepāriesiet uz nekādu alternatīvu? Nē. Cigaretes, snus. Nē, noteikti nē. Nē. Saltiņu patrioti. Jā, tieši tā. Tieši tikko ieliku atpakaļ savu. Tāpēc pie tevis piegāju. Es novēroju pieaugumu nelegālajā tirgū saistībā ar veipiem. Jā, protams, loģiski. Man pat skolā pārdeva sākuma skolai veipus un saltus 12 klasnieki. Viegli dabūt viņus ir, tāpēc, pateicoties dīleriem. Telegram čatiņi. Jā, ir tādi. Ir tāds, jā. Bet tādus neizmantoju. Man ir vienkārši mani 18-gadīgie draugi savu. Savu viedokli par garšu aizliegumu raksti komentāru.